Iedvesmot pedagogus jauniem risinājumiem mācību procesā, izmantojot tehnoloģijas, dizainu un strukturētu domāšanu. Tas viss, lai ar jaunām zināšanām jau tūdaļ dotos uz skolu un nestu jaunas vēsmas ne tikai sev, bet arī skolēniem. Tas viss norisinājās Siguldas Tehnoloģiju, izglītības un inovāciju dienā Klikšķis iedvesmai. Šogad organizējam jau 2. gadu, un ja pirms gada mums bija fokus bija dzelži, tā teikt, hardwares un sistēmas, teiksim, pašvaldību līmenī. Un pagājušajā gadā mēs aicinājām daudz pašvaldību partnerus, mēģinot saprast, kā iestartēties gaidāmai sezonai. Tad šodien mums fokus ir saturs un pedagogi. Līdz ar to mums ir darbnīcas pedagogiem par tehnoloģiju lietojumu un drusku paskatīties no dažādiem aspektiem, kā mēs varam to ikdienu izglītības iestādē padarīt raibāku, izmantojot tehnoloģijas, dizainu pieeju. Mums kā IT izglītības fondam mums ir svarīgi, lai jaunieši pēc tam izvēlas studēt un karjeru gan IT jomā, gan tehnoloģiju, inženierzinību jomā. Un līdz ar to, protams, ka to pamatu ieliek skolotājs. Un ļoti daudz arī jaunieši saka par to, ka man ir bijis labs skolotājs, un tāpēc esmu izvēlējies šo te jomu tālāk mācīties. Ir svarīgi sniegt pedagogiem atbalstu, lai viņi skaidri zinātu, ko un kā mācīt. Šajā dienā Siguldā pulcējās skolotāji no dažādām Latvijas vietām, katrs ar savām vēlmēm un interesēm, ko jaunu apgūt. Šeit ir tas, kad arī tas plašais profils, kas tiek piedāvāts šodien, arī nodara ne tikai kā skolotāji, bet arī kā cilvēku ikdienā. Noteikti arī, lai ieinteresētu mazos skolēnus, ir jāapgūst tehnoloģijas un tās stundas jādara tādas interesantas, krāsainas, lai viņiem būtu prieks mācīties. Es vēlos gūt to dzirkstelīti tam sākumam, lai viņš ir tiešām, lai līdz bērniem arī aiznestu šo dzirkstīti par jaunām tehnoloģijām, par jaunām iespējām un, protams, vēlos izmantot. Es tā ceru, ka gūšu daudz jaunu, lai izmantotu, veidojot savas mācību stundas, lai bērniem būtu interesanti. Es domāju, ka informācijas tehnoloģijas, tas ir tāds izaicinājums šodien arī mums. Un man kā latviešu valodas skolotājai, cik daudz un kā ir iespējams strādāt ar tehnoloģijām, lai bērniem arī priekšmetu padarītu interesantāku, aizstošāku. Tā ir unikāla iespēja iepazīt kaut ko jaunu. Un jau tas dizains neattīstās pa dienām, bet pa stundām. Un vienmēr visam nevar izsekot, tā kā vienmēr jābūt lietas kursā, kas ir jauns piedāvājums. Un es gribētu piebilst, ka, manuprāt, Siguldas novads šajā ziņā ne tikai mūsu novadā, bet arī valstī ir uzņēmies tādu, varētu teikt, līdera lomu informācijas tehnoloģiju apguvē. Un šī piedāvājuma iespēja ir arī mums pedagogiem. Tā kā visplašu profilu pedagogiem. Tas par to ir ārkārtīgi liels prieks. Skaidrs, ka ar tehnoloģijām iespējams darīt daudz interesanta, taču skolotājiem svarīgi apzināties arī to, ka reizēm tās var traucēt mācību procesam. Tāpēc būtiski atrast līdzsvaru, kad tehnoloģija